Atgādinām, ka viss, ko dzirdēsiet, ir runātāju personīgais viedoklis. Ieraksta tapšanas laikā nav cietis neviens dzīvnieks un nav izmantots mākslīgais intelekts, bet tiek lietoti lamu vārdi. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Šajā sērijā dzirdēsiet. Jo laikam sabās tajos 3 atļautajos procentos gan pusmiljārdu parādu, gan kapacitātes stiprināšanu, gan makaronu karināšanu, visu tomēr īsti nevarēs. Un tad mēs tagad ar interesi vērosim, kā šai kontekstā uzplauks mūsu valdošās koalīcijas draudzīgās attiecības. Viens pašpārliecināts, lai arī nepārmēr gudrs biznesmenis, kuram nepieciešams politisks piesagums iepriekšējo sūdu satīrīšanai un jaunu šteļu izfīrēšanai. Pretī otrs – progresīvs tukšdirsējs, kurš reizēm saprot, ko runā, bet biežāk nepārāk, toties ir par visu labo, pareizā tvērumā un konceptuāli izsvarotā risinājuma meklēšanā. Ar raidījuma klausītāju atbalstu 2024. gada rudenī vēstules no provinces. Sveiki, labrīt, labdien, labvakar, dargie klausītāji. Jautājums no provinces ar vēstulēm no provinces. Sveiks, Dzintri! Sveicināt! Viss ir skaisti. Sveiks, Mārts, tu arī! Sveiki! Šajā skaistajā 47. augustā. Tie ārā aiz logi ir 25 grādi, kas tas tāds pa septembri, atvainojiet. Dzintri, ienācās tādas ziņas, ka tev esot svaiga informācija no Salatsgrīves, kur mums ir tilts. Vai ir tilts vai nav tilts? Pastāst vispirms, varbūt stāst. Sāksim ar to. Bet var saprast gan, ka ir tiešām prasme noturēt, valsts mērogā salīdzinoši nelielu procesu un notikumu visu laiku uzmanības centrā. Jūs atminaties, kad bija tā saucamā pagaidu tilta atklāšana, kad Riškens brauca un fanfāras skanēja un bezmaz šitais mernieku laiku stila mielasts bija savīkšīts un kas tik tur vēl viss ne, un televizori vai... Bet tā taču kaut kāda viltus ziņa. Briškens tā brauca, bet neaizbrauca. Vai tā bija? Briškens brauca un neaizbrauca, bet tilta aktualitāte turpinās. Troksnis bija liels tādā lietā, ka tiešām televizors rādīja un arī vietējais politbirojs bija nofilmēts. Tiesa, visi interviju diemžēl netika ierakstīti tur ar to jautājumu vispārējo, bet kaut kas tur... Ierakstīta tika, bet izgrieza viņu. Jā, cenzūra. Tā nav tā kā mūsu raidījumā neko negriež ārā, kā ir. Gandrīz neko. Tā kā troksnis bija, bet troksnis arī ir palicis. Proti, kad ir savāktas tukšās pudeles un aizslaucītas puķes, izrādās, ka ir palicis troksnis, respektīvi tilts dārd. Tā kā lielie, ko neviens nevarēja iedomāties, vai ne? Pašvaldība raksta uz Rīgu, Rīga pagaidām klusē. Tad jāklāj uz tilta pufaikas, bet tas vēl nav viss. Izrādās neviens nav iedomājies, ka tās mašīnas būs tik daudz un tik lielas. Tiešām pa to ceļu kāds arī brauc tiešām. Jā, zināja jau, ka brauks daudz, bet kā tik daudz un tik resni, to īsti nē. Un ir ziepes un Latvijas ceļi ir, ārkārt to gan visi šoferi, it sevišķi tālbraucēji no citām valstīm pēta, poļi, tas Limbažu novada mājaslapā ir ielikta ziņa, ka informējam, Poliski droši vien, poļu valodā. Jāmāk ir latviski, būsim patrioti, jāmāk latviski. Proti, pirmkārt ir jāievēro 30 metru distances starp lielajiem autiņiem, un otrkārt esot pārkrauti. Lūdzam ievērot! Brauciet lēnām pār tiltu, draugi! Un pagad, te ir pa mārča līnija arī tas gramatiskais formāts, kā viņi Latvijas valsts ceļi par šo raksta. Tātad, kā es teicu, ir aizliegts pārvietoties transports smagāks 52 tonnām, jābūt 3 metriem. Bet, diemžēl, smagsvaru tehnikas vadītāji šos noteikumus neievēro. Tāpēc Latvijas valsts ceļi aicinās nākotnes formātā pašvaldības un valsts policiju pievērst pastiprinātu uzmanību šo pārkāpumu kontrolei. Man patīk tas, ka pievērst uzmanību kontrolē, nevis kontrolēt. Un
aicinās nākotnes formātā. Vai tur ir redzēta valsts policija? Baigi nē. Bet nedaudz tomēr esot, jo valsts policija jau vienmēr par šo autostrādu tā kā nobrauc, tā kā nevarētu teikt, policijas tur nav nemaz. Bet, tāds ir stāvoklis pie tilta, pagaidām izdodas šo aktualitāti ar vien vēl noturēt sabiedrības uzmanības centrā. Ja tālbraucēju šoferiem no citām valstīm interesē, jūs varat ieiet Limbažu novada pašvaldības mājaslapā, tur pie aktualitātēm, bet jau tālāk, kaut kādām vecām aktualitātēm, tur ir šī ziņa. Es arī viņiem zvanīju, vai tur kaut kas bija baumas, ka tā kā deformējas vai kas, bet to man jāsaka godam, ka Latvijas valsts ceļu atbildēja, ka nekas nedeformējas un viss tiekot baigi uzpasēts. Kaut Dzintri, bet es zinu, kā vienu daļu tai problēmai, kā novērst ar to tiltu dārdēšanu. Visi baigi vienkārši vajag pārcelt 200 metrus pa labi vai pa kreisi. Uz kur pusi jāpār? Vēl ir, kad var noklāt ar pufeikām. Visu to tā. Tas bija jums laukos pa pufeikām. Mums ministrijas līmenī pārceļ 200 metri pa labi. Konceptuāli. Nevis fiziski, bet konceptuāli tas, es domāju, būtu labāk. Vēstules no provinces. Tā, tilta problēmas praktiski atrisinātas, viss tur būs ar tiltu, viss būs kārtībā. Ķersimies pie vēstuļu lasīšanas. Kā ierasts, kā tradicionāli metam gaisā monētu un, vispirms bija jāpajautā, Dzintri, vai tu gribēji atkal to ciparu? Nē, lai es Mārcim godīgi, pagājušreiz es pirmais brēcu, tad lai viņš tagad. Tu ņem. Tad labi, metam vēlreiz. Bam. Piedod, Mārci. Padirs. Jā, vienalga Dzintris. Šoreiz atkal Dzintris. Dzintri. Tā tev vajag. Dievs mans liecinieks, es darīju, ko varēju. Un īstenībā man tā vēstule arī varētu kaut kādā veidā rezumēt, ka Dievs mans liecinieks, es darīju, ko varēju, lai atdotu savus parādus. Nesanāca, bet es centos. Gan privātās parādu būšanās, gan lielos tur valstu parādos. Galvenais jau, man liekas, tomēr ir parādīt, ka ir bijusi cenšanās. Tur tāpat atdošana, protams, arī ir laba lieta, bet ja nerāda, ka cenšās, tas gan ir diezgan apkaunojoši, un tad, teiksim, tāda ticība vai tas kredītreitings var akurāt krist uz leju. Patiesi, cienījamie klausītāji, esiet sveicināti, sveiks Mārci un arī Juri. Šoreiz vēstule man sanākusi ir par aizņemšanos parādiem un to atdošanu. Un nevar jau teikt, cienījamie klausītāji, ka tie, kas cenšas dzīvot bez parādiem, ka tie ir vecmodīgi, vai ne? Jo naudas un mantu aizņemšanās, jādomā, ir tikpat veca kā maucība cilvēces vēsturē. Tomēr katrā lietā ir savas nianses. Vispirms, cienījamie klausītāji un līdzbiedri, mēs varētu iezīmēt katrs savu naudas tādu prasīšanas notikuma etīdi. Es varētu sākt apmēram tā, ka ir rīts, es dodos uz Rīgas maršruta autobusu, pieturu, kā zināms, turpat pie Kuibižu bodes, un tad Dziģa pagaid, Dziģa, čau, kā tevi iet? Kas tur ar to rādio notiek? Tu tagad nedzerot, vai tu atceries, kā mēs bērnībā kopā spēlējas? Jautājumi, protams, ir aktuāli, bet var redzēt, ka tie ir tāda diezgan primitīva un pašam aktīvistam nepārāk interesējoša priekšspēle. Un tad nāk arī galvenais. Dziņčā! Aizdo lūdzu 3 eiro. Lūdzu, retums. Dziņča. Dziņčā! Šoreiz es točna atdos. Šajā mirklī man vismaz bieži izdodas pielietot taktiku metodes maiņa. Es saku, zini, es tev nevis aizdošu, kā visādi var gadīties. Es tev iedošu, bet 1 eiro. Dīvaini, ka šāds risinājums potenciālo aizņēmēju kaut kā sabremzē. Saka, tā kā ubagošana gandrīz sanāk, taču pēc pārdomu mirkļa parasti to vieninieku ņem ciet. Labāk zīle rokā. Tik tālu par naudas prasīšanas metodēm. Bet mēs vēl ievērojiet, esam tikai privātajā sfērā, līdz lielajām valstu lietām nonāksim mazliet vēlāk. Tagad par parāda atdošanas vai neatdošanas metodēm. Visas nav jēgas aprakstīt, es domāju, ka tu, Mārci, vēl kādas zināsi un klausītāji vēl, es tikai pieminu 2 - Krievu un Āfrikāņu.
Krievu metode ir, man šķiet, tā kā gana primitīva. Sakarina makarons uz ausīm, daudz un dikti, izvilina naudu un pazūd. Interesantāk ir afrikāņu metode, ko man pašam nācās pirms gadiem piedzīvot, ka es tikko pasāku tādus braucienus. Proti, džentlmenis pārskaitīto avansu ir notrālinājis, un kad mēs ierodamies lūkot jauko Āfrikas dabu, tad izrādās, cienījamie klausītāji, ka atsūtītās naudas nav, un par lielu servisa daļu jāmaksā otrreiz. Ko dara vaininieks? Vai viņš ir aizbēdzis un nav sazvanāms? Nekādā gadījumā. Viņš visu laiku riņķo mums apkārt murminot, ka slikts internets pārskaitījums nav gājis, daļu nočiepuši nigēriešu bandīti, un pats galvenais viņam esot ļoti kauns par šādu stāvokli. Nauda jums ir jādabū atpakaļ ar visiem procentiem. Un jūs to dabūsiet, draugi, pavisam drīz, pēc stundas, 2, rīt, aizparīt. Un lai tikai mēs kaut ko neaizmirstot pierakstīt, kad nākšot lielais atdošanas brīdis, kurš, kā jau jūs saprotat, cienījamie klausītāji, nav pienācis vēl šodien. Labrīt! Lai nākamā gada budžeta taisīšana būtu jautrāka arī visas valsts mērogā, cienījamie klausītāji, mums nāk ziņa, ka procentu maksājumos par valsts parādu nākamgad no budžeta jāmaksā 504 miljoni, pusmiljārds, aiznākamgad 604, un tad tur vēl ies uz augšu katru gadu. Šogad, starp citu, ir 349 miljoni, un vēl pirms gada bija 194 miljoni. Iedomājieties, kas pa lecienu. Tas galvenais iemesls, cienījamie klausītāji, jau ir tā ļoti vienkārši, ka mainoties pasaules ekonomiskajai situācijai, mainās arī tie procentu maksājumi, uzlecot no gandrīz nulles par aizņēmumiem, tur Covid laikā un tā līdz 2,5% un vēl vairāk. Novērst to īsti nevar, prognozēt, kā redzams, vismaz īsākā termiņā var. Un otra lieta. Briesmīgais Latvijas valsts kases priekšnieks ir prognozējis, ka Latvijai tuvākos 4 gados būs jāaizņemas 12 miljārdi eiro, kas ir 3 miljārdi gadā. Galva reibst. Vispār pati aizņemšanās, gan pie kuivīžu veikala, gan arī valstu lietās nav nekas traks un ir pat vēlama. Pie tam mums tas parāds vēl nav sasniedzis kaut kādus baigos riskus, nav sasniedzis pusi no iekšzemes koprodukta līdz 60% esot normāli, un ja cienījamie klausītāji paši var palūkot to listi ar valstu parādu cipariem no Eiropas, cik tad tas parāds tur pret to valsts ekonomiku, jūs tā ziniet, ka ir valsts, kam ir pār 100%, tur Grieķijai 165, tas tur var mūsu seriālu atsevišķi taisīt, Itālijai 140%, tad nāk franči, spānieši, beļģi, portugāļi visiem pār 100%, un interesanti, ka, piemēram, Beļģijai vai Francijai pat ir tā kā labāks kredītreitings kā Latvijai, kas nozīmē, ka tās lielās ekonomikas var atļauties staigāt ar vaļēju bikšu priekšu vai pie galda atraugāties un citādi neuzvesties. Vienalga viņām tās tiks uzskatītas par naudas aizdošanai derīgām. Un kādiem nolūkiem valstis aizņemas naudu? Kādiem? Esot 2 oficiāli iemesli. Viens ir iepriekšējo parādu sekšanai un budžeta deficīta sekšanai. Bet tā kā iepriekšējie parādi, jeb saistības pa lielam ir arī ņemtas budžeta deficīta sekšanai, tad iemesls jau paliek viens – apmaksāt vajadzības, kuras pārsniegušas iespējas. Tas attiecas, cienījamie klausītāji, kā uz stiprinātā alus bumbu 1,39 eiro cenā, tā uz budžeta deficītu Latvijas valstei, teiksim, miljārda apjomā. Kādu brīdi vismaz mums ar valsts parādiem bija tā kā mierīgi, jo atdodamās summas salīdzinoši mazas, aizņemšanās procenti gandrīz nekādi, un vispār Krišānis Kariņš naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis. Un atkal salīdzinājums, jūs tā zināt, ka dažreiz, diezgan pēkšņi rokās nonāk nenormāla naudas summa, teiksim, tur 50 eiro, ja? Kas tad tiek ātri un bez bažām notrālināta, un tu pēkšņi mosties, un parāds ir tāds, kā citējot klasiku, pa kuru laiku nosirmoja jūrja. Tā arī Latvijas valsts parāda būšanās lielie procentu atdošanas laiki, lai cik kladzināti un skandināti un brīdināti, atnāk kā parasti pēkšņi. Ko darīt? Šī daļa, cienījamais Mārci, droši vien, ka arī tev te būs kas sakāms, un cienījamie klausītāji varbūt arī jums, šī daļa manā vēstulē ir pietiekami īsa un vienkārša. Pirmais ir nedarīt neko.
Jo vēl tak tos parādus var taisīt kādus gadus, kas arī tiek darīts. Štruns par bitēm. Un vēl gan ir tāds naivu ideālistu dzejās aplūkots veids, kā budžeta deficīta mazināšana, piebremzējot pētīšanu, integrēšanu, popularizēšanu, kapacitātes stiprināšanu, pļekarēšanu, pļūtīšanu un citas svarīgas lietas. Bet ko nu par to? Pēdējos gados pat valsts aparāts ir piedzīvojis stabilu pieaugumu. Te jāsaka gan, ka tie pēdējie gadi ir tepat no 23. kad jau, starp citu, varēja apjaust, ka parāda procenta pieaugs. Bet, kā saka Kuivižos, sūds un 5. Rau. Piemēram, mūsu cienījamie klausītāji bieži cildinātais Sabiedrības integrācijas fonds pieaudzējis darbinieku skaitu pēdējā gada laikā no 41 uz 69, valsts administrācijas skola no 12 uz 27, valsts kanceleja, uz tā rēķina, ka viņiem pievienoja to pārresoru koordinācijas centru, viņi bez tām darba vietām vēl piezīmējuši sev kāds 20, 30 ar visām algām, beņķiem un kafijām. Un kur tad vēl rupmaizes popularizēšana, polderājas krievalodīgo apātijas mazināšanas pētījums, indiešu boltu un voltu sociālās spriedzes analīze un kas tik vēl ne. Dažkārt tur tā kā izskan tāda apņemšanās naudu dalīt stingri un cieti. Bet tūlīt atkal klāt ir Sepulp ar jaunā apvienotā sabiedriskā mediju priekšnieku 1000 algām un visu citu. Vārdu sakot, pagaidām izskatās, ka Eiropas atļautais budžeta deficīts, tā 3% no IKP, tiks izmantots pēc pilnas programmas. Un vēl drusciņi, nekādu īpašu pazīmju par jostu savilkšanu nav. Varbūt tāds laipns uzrūciens, netaisīt budžeta deficītu, teiksim, 6% apjomā. Jo laikam sabās tajos 3 atļautajos procentos gan pusmiljārdu parādu, gan kapacitātes stiprināšanu, gan makaronu karināšanu, visu tomēr īsti nevarēs. Un tad mēs tagad ar interesi vērosim, kā šai kontekstā uzplauks mūsu valdošās koalīcijas draudzīgās attiecības. Kurš dabūs, kurš nedabūs un kādi būs jaunākie apsaukāšanās vārdi. Vienīgais, ko cienījamie klausītāji un arī tev, Mārci, lai arī tu zini, bet tomēr der atkārtot ielāgot, nevajadzētu pašiem ņemt piemēru no valsts parāda vadīšanas politikas, jo redzi, privātu personu parādu procesi tomēr virzās pa mazliet citu orbītu, un tā saucamais defaults privātā formātā varētu izskatīties mazliet citādāk un traģiskāk nekā valšķu gadījumā. Ar cieņu Dzintris Kolāts, Kuivižu diždzintaros. Dzintri, pirms Mārcis uzdod jautājumus vai komentē, man ir jautājums, kā izskatās privātais defaults, Kuivižos, tas zila acis kaut kāda liela vai kā tas ir? Tas ir mazākais. Ja tā tai nopietnajā daļā mēs tak atceramies, ka dišķibeles laikā, diemžēl bija gadījumi, kuri beidzās kapos. Tāds mazs, mēs jau tā kā ņirdzam pa visu, bet arī tā. Zila acis un citas lietas, tas ir tāds īstermiņa risinājums un godīgi sakot, viens no tiem vieglākajiem. Ko tur teikt? Mūsu spēja pieciest visa veida runas par to, ka ir kaut kas jātaupa, stiprina šo runātāju kori, aizvien pieaugušais šī kora dalībnieku skaits pieaugot to vidējai apmaksai. Un tie skaitļi ir vienkārši, manuprāt, šokējoši. Un tā tendence, ka ar šādu aizņemšanas tempu mēs kaut kad sasniegsim to brīdi, ka parādus vairs nevarēsim maksāt, man drīzāk šķiet, mēs ātrāk sasniegsim to brīdi, kad neviens nekur vairs nestrādās ārpus kantoriem valsts un tādiem. Būs pa kādam pētniekam, protams, kas boltu skumjo likteni papētīs tur. Varbūt būs pa kādam, kurš to rupmaizi padaudzinās, un tā. Un tas ļoti mierīgi iet uz priekšu. Un tur, manuprāt, nekādas Eiropas bremzes, fiskālā disciplīna tā tālāk uz to neiedarbojas. Jo attiecībā par budžetu, kamēr mēs esam Eirozonā, neesam no turienes izviept ārā, tur Eiropa ir teikšana. Gan Eiropas centrālā banka, Eiropas komisija, tur ir virkni visādi mehānismu, kā finanšu daļu kārtot. Kā nokārtot to, lai jau tā bezjēdzīgajam administratīvajam un nebīsimies šie vārdi birokrātiskajam aparātam noņemtu to pieaugumu, kurš ir straujāks par valsts parādu pieaugumu. Ja?
Tas ir katastrofas priekštvēstnesis un par apvienotā mēdīkļa 10 000 algas. Tur ir viens knifs tajā budžetā, kurš tika plānots pie apvienošanas. Tās 10 000 algas nav papildus ielikts. Un līdz ar to, lai tās varētu samaksāt, būs jāņem no žurnālistiem. Jo kopējais cipars nemainās. Tas ir kā vecā padomja anekdotē, kad bērni uzzina, ka šņabs būs dārgāks, un viņi saka, tēt, tad tu tagad mazāk dzersi. Nē, stulbeņi, jūs mazāk ēdīsiet. Prusaki, vai ne? Un tā būs, dārgie žurnālisti, ar to, kā jūs aizstāvat tos 10 000 algas, turpiniet aizstāvēt, tikai jūs mazāk ēdīsiet. Tas ir populisms, tur var teikt, ka no iekšējām rezervēm. Jā, es tieši to es arī runāju priekškara ar apgabala širo. Priekšnieku kungu, jā. Raidījumu saturu veido klausītāju iesūtītie jautājumi. Sūti mums balss ziņu 234 77 667 vai raksti vēstuli. Adresi atradīsi šīs sērijas aprakstā. Mārci, arī tu esi rakstījis vēstuli. Ceru, ka tā būs tikpat iedvesmojoša un optimisma pilna, kā tikko Dzintra dzirdētā vai Dzintra lasītā. Dārgo Dzintri, šīs vēstules sākums tomēr nebūs adresēts tev, bet gan mūsu telefona radio raidījuma augsti godātajai redakcijai. Tai šoreiz tiek mani pieticīgie pateikšanās vārdi par tās viedumu, piesakot man stingri novērot tiešraidē ASV prezidenta kandidātu telediskusiju, kurāt pagājušo otrdienu. Jo bija jau tā kā nolēmis, ka tāpat visa nedēļa mēdīkļos paies šo visu pārstāstot, citējot, gremojot un atgremojot, un man nakts vidū blens uz to visu būtu vienīgi laika un veselības šķērdēšana. Un, lai arī lielā mērā viss tieši tā arī notika, bet tas mazumiņš atšķirības bija aumežvērtīgs. Lai arī pati diskusija ir par ASV politiku, un starp citu vēlēšanu rezultātu tā ietekmē tikai margināli, tomēr bija ļoti noderīgi skaidri izdzirdēt to mazumiņu, kas mani tik tiešām no tā visa interesēja un kas mums, nevis amerikāņu vēlētājiem, ir tik tiešām svarīgi. Sākšu ar to, ka gandrīz viss pārstāst un analīzes sāks ar viegli melīgu frāzi 90 minūšu ilgajā diskusijā. Tā ir aplamība, kas labi raksturo tās rakstītāji, proti, ka diskusiju šāds nav skatījies, jo tā ilga krietni ilgāk, tuvāk 2 stundām nekā pusotrai. Cits starpā arī daudzu precizējošu jautājumu un raidījumu vadītāju fact-checking dēļ, kas gan attiecās tikai uz Trumpa apgalvojumu tūlītēju piekomentēšanu, kā to par suņu un kaķēšanu Ohio pavalsts Springfieldā. Bet tādēļ man nebūtu bijis jāskatās tiešraidi, jo tieši šī tēma pārstāstos ir pat kolorītāka par oriģinālu. No visa kopuma man ir tieši 2 secinājumi, kurus nebūtu guvis citā veidā. Un tie attiec tieši uz mani šeit un šobrīd. Pirmais. Visā gandrīz 2-stundīgajā pamuldēšanā Ukrainas tēma aizņēma vēl mazāk nekā varēja iedomāties, burtiski pāris minūšu. Uz tiešu jautājumu, vai Trumps atbalsta Ukrainas uzvaru, pie kam jautājums bija tā saucamais vai jautājums, uz kuru der vienvārdīga atbildi, jā vai nē. Tā vietā bija vairāk par 400 vārdiem, kā tika saskaitījis kāds franču komentētājs. Un tad nāca atkārtots jautājums, kā tad īsti ir, jā vai nē, vai atbalsta Ukrainas uzvaru. Atbilde bija, es esmu par mieru. Šī pozīcija ne ar ko neatšķirs no visiem slēptiem, pusslēptiem un gandrīz atklātajiem Kremļa atbalstītājiem. Manuprāt, šeit viss skaidrs Donalds Frederikovičs. Skaidrs, ka katrs var izdarīt savus secinājumus, var arī atlikt tos uz vēlāku. Man ar šo pietiek.
un neko citu vairs nevajag. Un otrais. Tikai diskusijas noskatīšanās deva man atjaudu, kādēļ man tas šķiet tik ļoti pazīstams. Proti, stils un līmenis mūsu lokalizētā versijā būtu Šlesers pret Briškenu. Viens pašpārliecināts, lai arī nepārmēr gudrs biznesmenis, kuram nepieciešams politisks piesagums iepriekšējo sūdu attīrīšanai un jaunu šteļu izfīrēšanai. Pretī otrs – progresīvs tukšdirsējs, kurš reizēm saprot, ko runā, bet biežāk nepārāk, toties ir par visu labo, pareizā tvērumā un konceptuāli izsvarotā risinājuma meklēšanā. Patukšs narcisisms pret progresīvu tukšdiršanu. Šlesers pret Briškenu ir, kā tagad teiktu, globālā trendā. Vēlreiz pateicos augstu godātajai redakcijai, bez kuras konceptuāli diskursīvās interferences man šī atklāsme būtu gājusi secen, un ceru, Dzintri, tev arī tās varētu būt drusku noderīgas. Vēstules no provinces. Jā, man nies 2 jautājumi ar vienu sitienu uzreiz. To vienu, man liekas, ka kādā privātā tikšanās reizē es Mārcim teicu, varbūt, ka laiks pagājis, tu būs kaut kādu citu atbildi, tomēr uzskatīs par labāku. Esam proti, tā Harisa Baidena laikā tika uzskatīta par, piedodiet, galīgi stulbu bābu pat uz Baidena fona, kurā ir kaut kas vidējs starp kreisajiem radikāļiem un mūsu galējiem progresīvistiem, un kam ne no ekonomikas, ne no sociālām lietām nekādas jēgas nav, kas arī ne pēc kā neizskatās un no politikas nejēdz neko, un tagad pēkšņi, pēkšņi, jau vairākus mēnešus mēs redzam, ka kundze mierīgi izlīdzinās socioloģiskajās aptaujās ar Trumpu. Tad kas ir bijis? Vai tas ir veiksmīgs PR aģentūra darbs? Dzintri, bet kāds sakars lūdzu politiķa gudrībai ar sociālajām aptaujām? Kur tur pretruna? Vienkārši aptaujas rāda, ka viņa ir izlīdzinājušās. Aptaujas ļoti mainās. Pirms tam tas bet bija kaut kāds nemainās. Viņa kā bija stulbs, tukšs bābietis, tā arī ir palikusi, ko šī te diskusija diezgan labi parādīja. Bet kas mainās? Mainās attieksme. Bija situācija, ka Lēvenis amerikāņu elektorāta paši sevi neieredzēja, cik pretīgā situācijā viņi bija nonākuši, ka viņiem bija jāizšķirās starp vienu novecojošu narcisu un vienu totālu marazmātiķu. Un šī situācija viņus, tā latviski sakot, frustrēja. Un tad, pazūdot Baidenam, uzradās šo te pašienīstošo amerikāņu vēlētāju vidū, uzradās, tā var uzelpot. Tas ir tas, kas notika, un reitingi izlīdzinājās. Trumpam palika apmēram, kur bija, demokrātiem strauji pietuvojās, šur tur aizgāja garām, uz šo brīdi tās reitinga atšķirības ir parastās, ierastās statistiskās kļūdas robežās. Izskatās, ka ir atkal nostabilizējušies, savas domas pēc diskusijas ir mainījuši no visiem, kuri varēja mainīt 4%, kas vispār ir kaut kāds procenta punkts tur sanāk vai nesanāk, ja, no visiem. Tas ir, viss turpināsies kā parasti, priekšā cik ir tagad, nedēļas 7, ja, palikušas. Nekas daudz jau vairs nav, bet pa lielām šaibām jau Trumps un arī Kamila, ja, piedodas. Kamala. Ja viņi nosauc par Kamilu, var dabūt to melajiem gurķiem. Tas viņam skaitās sevišķi apvainojums. Tad mēs arī šito tagad uzzinām, bet no ciniskā viedokļa jau gan viens, gan otrs droši vien grib redzēt gan vāju Ukrainu, gan vāju Krieviju. Tā kā baigi melots, jo tur nekas nav. Protams, to tā tik ciniski nevar teikt. Nē, šita vajag skatīties uz to ciniski. Pirmkārt, no tām 2 minūtēm, ko 110, 115 minūšu diskusijā paņēma Ukrainu, var redzēt, ka viņiem vispār tas jautājums ir pie dirs. Kamalas pozīciju ir uzrakstījuši citi cilvēki nekā tie, kas ir turējuši Baidena pozīciju. Tā izskatās. Un tā pozīcija kopumā ir Ukrainai labvēlīgāk, cerībā. Bet tie visi ir vārdi tikai pašlaik. Tie ir tikai vārdi. Lau, jūs zināt, vai kaut kādi gudrāki tēvāņi vai sievas šito te, kuru
kandidātu aizstāv amerikāņu stroķu ražotāji. Vai to tā nevar noteikt? Abus. Abus nevar, viņi tā tieši attakā mums nevar uz Krieviju. Viņiem ir viena lieta ir ražotāji. Ražotāji parasti, lielie ražotāji savu atbalstu finansiālo partijām dala proporcijās 52-48. Tas ir tas, kā viņi parasti to dara. Runa ir par politisku atbalstu, par to, ko smalkā amerikāņu valodā sauc endorsement. Un tas parasti ir nevis no ražotājiem nāk, bet no ļoti ietekmīgas organizācijas ar saīsinājumu NRA, National Rifle Association, kas ir visu šaujamieroču brālība, šaujamieroču turētāju un atbalstītāju brālība. Uz pagājušām vēlēšanām viņi pilnīgi noteikti bija Trumpa pusē, manuprāt, viņš uzstājās viņa kongresā. Es šogad nesekoju tik cītīgi tām vēlēšanām, man viņš šķiet garlaicīgs. Vismaz šķiet līdz šim. Jo, ja karš beigsies, tad naudiņš arī paliks mazāk. Ukrainas karam nav nekādu sakara ar amerikāņu ieroču ražošanu šobrīd. Tas ir tāds nieks, kas tur tiek izkarots. Tas nekā nevaina neko. Viņi tērē naudu pēc plāna un grafika. Viņiem karš ir izdevīgs tādā ziņā, ka var vecās raķetes atdot Ukraiņiem pašaudīt un var ražot jaunas vietā. Un tā. No šī viedokļa viņiem tā palīdzības nedošana Ukraiņiem nav izdevīga. Viņiem būtu izdevīgāk, ja vecos tankus fīrētu prom un tā. Bet tās viss ir kapeiks, no viņu viedokļa tas ir. Jautājums no vairākiem provinces cilvēkiem būtu tāds. Kā šobrīd izskatās, vai Kamalas parādīšanās un ņemšanās ir samazinājusi reālās Trumpa izredzes tikt ievēlētam? Tātad vai viņa izredzes ir samazinājušās vai patiesībā nav? Mans viedoklis nebalstās analīzē. Mans viedoklis balstās citu cilvēku analīzē, Jā, tieši tāpat kā mūsu visu viedokļi. Un tā parastā visbiežākā gudrība ir demokrāti bija amerikāņu terminoloģijā underdogi, atpalicēji, un uz šo brīdi ir situācija tik ļoti izlīdzinājusies, ka visas iepriekšējās prognozes nederīgas, ka lieta vispār var aiziet uz 269 pret 269 ar balsojumu kongresā, ņemot vērā Menas un kur bija tā otrais štats Nebraska laikam, kur visi elektori nav par vienu, bet tur tiek dalīti pēc kongresa apgabaliem. Tur visādus brīnums zīmē uz kartēm, un es gribētu teikt, tur ir nevis tā kā anekdotē 50/50, bet pa īstam 50/50. Vārdu sakot, mūsu raidījumam un amerikāņiem vēl priekšā 50 interesantas dienas, ņemot vērā, ka ik pa 20 dienām uz Trumpu vienreiz šauj. Nē, vakar neizšāva. Gandrīz tur. Kāds jau šāva, kaut kas jau tur šāva. Džeks ir arestēts, zin pa ko? Pa to, ka viņam stroķim novīlēts numurs. Tā ir apsūdzība. Jo viņam nedrīkst teikt stroķis būt, jo viņš pirms 20 gadiem ir bijis tur notiesāts. Bet pa šaušanu viņam vēl uz otrdienas dienas vidū, tas, ko mēs zinām, pa šaušanu, jo viņš neko nav šāvis, viņam šāva, viņš nabaga smuka. Kaut kādu intrigu jau jāsaglabā ir, tur kaut kādu piķi jāatpēl, gal galā no tā visa. Lai tur nav tā, viens jau vinnēs vienos vārtos, tur nav ko. Tas neder. Dievs nedod, ka mums šitas te, mums tomēr ar savu Šleseru un Briškenu kaut kā tā kā mierīgāk tomēr. These guys know I hit a ball 280 yards. Do I hit the ball good? Do I hit it long? Is Trump strong? Huh? And as a woman, there's a balance to be struck between being tough and being a bitch. Turn that off. Bet, Mārci, es saprotu, ka mums raidījumā ir atvērta jauna rubrika klausītāju vēstules. Jūs esat aizņēmuši daudz ēteru ar savām vēstulēm, bet arī klausītāji mums ir rakstījuši. Un varbūt šoreiz, pēdējo reizi, dosim iespēju tev nolasīt klausītāju vēstules, jo vispār jau tas būtu jādara Dzintrim, Mārcis, vai ne? Nē, uz tā fona, un tas uz tā fona varēs tad novērtēt, kā es viņus lasu. Un šeit ir sevišķi tādā ziņā neērta situācija, jo trešā no vēstulēm būtu tikai un Dzintrim derīga, bet
ko lai dara. Tā nu te ir sagadījies. Pagājušo nedēļu aizķērām tēmu par valodas formas un satura attiecībām, bet saturiski vērtīgu repliku man iesūtīja mūsu klausītājs Ainārs Brr, laikam drīkst teikt, tas ir Ainārs Brūvels, ja? Citēju, garām ejot. Visvairāk mani sajūsmina progresīvo pašpārliecinātība. Tie izsenis vislabāk starp citiem izprot ne tikai proletariāta vēlmes, bet 21. gadsimtā piešāvušies arī drona ļaunprātības un izvēles apzinātībā. Ar sapīkumu jāatzīst, tas ir lieliski. Bet tālāk ar vēl lielāku sapīkumu man jāmin pazīstamā zivju rūpnieka un sabiedriskā darbinieka Andra Bites atziņu par patieso ministra Sprūda vārdu atšifrējumu. Ar sapīkumu tādēļ, ka es būtu lepns kā pāvs, ja šāds tekstiņš būtu man pašam pedujies, bet šeit jāatzīst, kas atzīstams. Tātad metode jau esošā tekstā pareizi aizstāt kādu no vārdiem ar citu. Manā atmiņā ir kāds notikums no bankas dzīves, kad kases priekšnieks nespēja ieinteresēt valdi pieņemt lēmumu, apstiprināt ārvalstu čeku indusēšanas un apstrādes kārtību. Baiga garlaicība, garš papīrs, neviens negribēja iedziļināties. Tad talkā nāca teksta redaktora funkcija Findri place un burtu savienojumu č-ek aizstāja ar sud. Ar vienas podziņas nospiešanu teksts tagad bija par sūda indusēšanas kārtību, kā sūdam jāpārvelk pār 2 slīpas svītras, kā tas jāapgriež un kas tam otrā pusē jāuzdrukā un tā tālāk. Visi lasīja ar lielu prieku un dokuments strauji iegūt turpmāko virzību. Andris Biti ir startējis pilnīgi citā, nevis fiziski, bet saturiski, aizstājot dronu ar ministru. Atļaušos nocitēt no viņa Twitter konta. Ja vārdu drons aizstāja ar ministrs, tad pēkšņi viss make sense, viņš raksta, kļūst sakarīgs. Un tālāk aizstātais teksts. Tā sakot, tas ček pret sūdu, kā izskatās saturiski. Mēs Sprūda kunga politiskā lidojuma trajektoriju vērojam jau kopš viņa ielidošanas ministrijas gaisa telpā. Ja mēs runājam kopumā par ministriem un ministru spēju identifikāciju, tad tā nepavisam nav vienkārši, jo ministra spēju identificēšanai ir savi izaicinājumi, lai tās atklātu tā, ka tas atstāja zinām iespaidu un uz to, kāda konkrētajā brīdī var būt ministra rīcība. Monitorējot aizsardzības ministrs Sprūda lidojuma ātrumu, virzienu un trajektoriju, pēc šī incidenta padziļinātas analīzes aizsardzības ministrs ir acīm redzam nomaldījies no savu sākotnējā kursa un nekontrolēti drēfē. Šis ir ārkārtas incidents Latvijā, tā ka, protams, mēs šo situāciju izvērtējam un rīkojamies pēc visdziļākās nopietnības. Lai arī padziļinātā analīzē secināts, ka aizsardzības ministrs nav ar ļauniem nodomiem un nav vērtējams kā tūlītais drauds Latvijas drošībai, šis incidents savā fundamentā ir ļoti bīstams un apliecina, ar ko mums ir darīšana. Tas kārtējo reizi mūs atgādina, ka mēs dzīvojam jaunā realitātē un karš ir tuvu arī mūsu robežai. Ministra kungs ir pārkāpis mūsu uzticības robežu, un mums ir aktīvi jāpastiprina rīcības algoritmi reakcijā uz šādiem nacionālās drošības jautājumiem. Šī situācija ir kā apliecinājums, ka mums jāturpina uzsāktie darbi Latvijas drošības lēmumu pieņemšanas spēju stiprināšanai, tostarp komunikācijas spēju attīstībā, kas ļaut ierobežot dažādu veidu naratīvus, lai tā neizlēmība neaiziet ne tur, kur viņai bija jāaiziet. Kopā ar sabiedrotajiem partneriem aicinām pieņemt lēmumu par tūlītēju rīcību dreifējušā ministra sakarā vai paļaujoties uz varbūtību nevis riskiem gaidīt, kad jau tā zemu lidojušam ministram beigsies degviela un tas nekontrolēti nokritīs uz Latvijas iedzīvotāju galvām. Te nāks vēl, es domāju, citi piemēri. Man tikai žēl, ka tur nav variants par nekavējošu un tūlītēju ministru iznīcināšanu. Tur kaut kur varēja to... Viņš jau ir tikai to oriģinālo ministrijas. Jā, tāpēc man žēl, ka pamatteksts nav bijis izdomās līdz galam. Jā. Vēl viens aspekts. Tukšu vārdu savienojumu nepieder kritiķiem un politiķiem vien. Tiem var tikt dota plaša vaļa. Un te, dārgo dzintri, viena ziņa, ko vajadzētu lasīt tev,
bet tā kā tā bija iesūtīta man privāti, tad es ņemšos pats. Autors ir mūsu pastāvīgs un mēreni piekasīgs klausītājs, cits starpā publicētu romānu autors, tādēļ te lietošu viņa sedonības vārdu Johans Korins. Viņš ir Glokajas Kuzdras, tas ir gramatiski pareizā bezsatura formā, uzrakstījis tautas dziesmu. Drīva mana skruduliņa, kukuriem rudināta, kā nebūs drīva klīva, aptalsnieks noberē. Tālūk. Nē, labs. Klausies, mums tā rezonance ir, mēs tukša muca tālu skatu klausies. Tā ir ilustrācija, ka ir mūsu klausītāju vidū tie, kuri šo te valodas sakaru ar domāšanu pārvalda nesliktāk par mums, un kā mēs pēc šī redzam, ir domājuši un strādājuši pie tā. Un valodiņa varētu turpināt būt mūsu tēma arī turpmāk. Tā kā paldies. Te var mēs rubriku tādu uz priekšu, es domāju, redakcijai vajag apdomāt, ka tas labi derētu. Džintri, ja tu uzmanīgi klausījies mūsu raidījumu tieši pirms 3 minūtēm, tad tā rubrika tika jau pieteikta. Tas ir klausītāju vēstules, un pats svarīgākais tajā rubrikā ir tas, ka tikko Dzintri mēs pamodināsim un izskaidrosim viņam vēlreiz, bet dārgie klausītāji, tie, kuri sūtīs mums vēstules, ir sevišķi tādas vērtīgas, kurās mēs jūtam, ir ielikt sirds, dvēsele, talants un varbūt pat laiks. Mēs varam apsolīt, ka tās tiks nolasīts mūsu raidījumā klausītāja vēstuļu sadaļā, un tās nolasīs pats Dzintris. Jums nebūs jāmokās klausoties Mārča izpildījumu. Dzintris Kolāts nolasīs jūsu iesūtītās. Lūdzu, ievērot, ka man šajā īsajā uzrunā mani 2 reizes apvainoja. Tur gulēšana un tur vēl kaut kas bija. Drīva mana skruduliņa. Mēs nesūdzējāmies, kamēr tu krāci, Dzintri, tā kā lūdzu pietur savu aizvainojumu pie sevis. Un jūs, dārgie klausītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies nākamajā trešdienā un ļoti gaidām jūsu vēstules un jautājumus un tēmu ieteikumus mūsu tiešraidei, par kuru izziņosim jau pašā tuvākajā laikā. Visu gaišu! Konceptuāli un tvērumā. Kā viņš te visiem kopā mums izdosies? Ja kaut kas no tikko dzirdētā aizķēra, vai tavuprāt esam palaiduši ko garām, raksti vai sūti balss ziņu. Un neaizmirsti parādīt mūsu raidījumu saviem draugiem, radiem un kolēģiem. Brīvu cilvēku brīvas sarunas turpinās.